Skaistais 2024. gada rudens ir atnācis ar ļoti svarīgu un patīkamu notikumu. Mūsu pedagoģiskās izaugsmes centram 10 gadu dzimšanas diena. Šeit noteikti jāatcerās pats sākums, un sākums bija tā laika Rīgas Stradiņu universitātes rektors, profesors Jānis Gardovskis, profesora Taķjana Koķe un asociētā profesore Nora Jansone Ratinika. Tas bija idejiskais piepildījums ar fantastisku turpinājumu. Pati nāku no pedagoģijas psiholoģijas jomas, un tā ir joma, kur nepārtraukti tiek meklēti un rasti risinājumi, kā uzlabot studiju procesu, kā to padarīt jēgpilnu, kā studentus padarīt aktīvākus un atbildīgākus par to savu studiju darbu rezultātu. Tas arī bija viens no priekšnosacījumiem, ka ir jāmeklē iespēja docētājiem, neskatoties ļoti lielo aizņemtību un arī augsto profesionālismu, nepārtraukti pilnveidot, uzlabot savu zināšanas prasmes, vairot pieredzi. Ļoti liels nopelns ir toreiz rektoram, profesoram Jānim Gardovskim, kurš skaidri zināja un arī ar mācību spēkiem kolēģiem runājot, ka tas ir nepieciešams. Docētāji, kā tagad saka, viņi ir arī no profesijas, tātad ķirurgi, terapeiti, kuri nav profesionāli trenēti kā savu zināšanu pasniedzēji citiem, ņemot vērā to, ka tomēr pamata zināšanas būtu jābūt. Savā laikā bija tāda jauno pasniedzēju skola, tā ideja tā kā parādījās galvā, kāpēc varbūt arī mums vajadzētu šādu lietu sākt darīt. Ja ir aizrautīgs, profesionāls cilvēks, tad viņš spēs ap sevi pulcināt un to ideju iedzīvināt. Tajā laikā pēc profesors Koķes ieteikumu, kā centra direktori, tika izvēlēta Nora Jansone Ratinika no Latvijas universitātes, tātad jau profesionāla pedagoģijas zinātniece ar aizstāvētu doktorā grādu, kura tad ļoti enerģiski ķerās pie šīs lietas veidošanas un sakārtošanas. Saņemot šo uzdevumu un aicinājumu veidot pedagoģiskās izaugsmes centru, man bija drusku tāda izjūta kā arhitektam. Izjūtu milzīgu pateicību un arī ļoti, ļoti lielu atbildību, jo tas bija ļoti nopietnas uzdevums. Un tad es iedomājos, ar ko sāk arhitekts savu darbu. Protams, ar izpēti, pēta vidi, telpu, iepazīstās ar cilvēkiem un domā, kā izveidot tādu vīziju, kurā savijas funkcionalitāte, vērtīgais, saturiskais ar estētiku, ar saistošu formu, ar uzrunājošu piedāvājumu, lai pulcētu arvien vairāk cilvēkus. Sāk veidoties šis pedagoģiskās izaugsmes centrs, kurā tāda pamatfunkcija sākumā laikam bija tiešām organizēta tās pedagoģisko zināšanu, apgūšanu docētājiem. Ka zinām, ka RSU studiju process ir ārkārtīgi intensīvs, cilvēku noslodze ir pāri viņu spēkiem reizēm, lai cik interesanti vai aizraujoša aktivitāti tu piedāvā, tā var nenostrādāt tieši tās noslodzes dēļ. Aktuāli bija, kā panākt sapratni, uzticību no kolēģiem. Pirmais gads pagāja, veidojot pedagoģijas autoritāti, veselības aprūpes dominējošā vidē. Jau no paša sākuma man bija skaidrs, ka uzticība nav kaut kas pašsaprotams un nav kaut kas garantēts. Pamazām, soli pa solītim tuvināties, izprast, ar ko nodarbojās dažādu nozaru docētāji un izdestilēt to, kas viņiem mācībās būtu pats nozīmīgākais. Ar ko mēs mediķi nodarbojamies? Mēs nodarbojamies ar to, how to do right things. Kā darīt pareizas lietas. Bet tas, ko mums māca PITS, ir how to do things right. Kā šīs lietas pareizi izdarīt. Tad, kad Piciņš tikko parādījās, profesore Nora Jansone Ratinika un Koķes kundze, tad tā vīpsnāja, tā mazdrusiņa skepse bija. Ko gan mēs varētu nezināt, bet tas
atklājās kā tāds liels, milzīgs neuzarts lauks, kuru var art, ecēt, sēt un dabūt aizvien vairāk un vairāk dažādas informācijas. Man vienmēr bija tā pārliecība, ka nepietiek tikai būt ar šo industrijas pieredzi, ka ir nepieciešamas arī tādas plašākas zināšanas par to, kā tad šo informāciju, kā šīs zināšanas nodot tālāk, tā, lai tās palīdzētu sasniegt noteiktus mācīšanās rezultātus. Mēs zinām, ka gan studējošie mainās, gan studiju process mainās, līdz ar to arī jau pieredzējušajiem docētājiem laiku pa laikam ir ļoti vērtīgi atjaunot šīs zināšanas par to, kā tad mācīt, kā panākt, lai studējošie mācās visefektīvāk un kā tad šo visu studiju saturu ietērpt tādā viegli uztveramā, dinamiskā, vienlaikus vērtīgā tādā formātā. Manuprāt, pedagoģiskās izaugsmes centrs ir tas, kas palīdz atrast šos orientierus docētāju ceļā un ir gatavi palīdzēt un konsultēt gan individuāli, gan arī šādu lielāku semināru formātā. Klausoties, pat Korejā lielo pasaules anatomu kongresu, 2 galvenie jautājumi – ētikas jautājumi un otrais jautājums – teaching, visdažādākās formas. Un klausoties, man jāsaka, ka mūsu pits jau pirms gadiem 5 un 6 runāja par tām lietām, par ko runā pasaule, un man bija pat garlaicīgi. Par to picam milzīgi daudz un milzīgi liels paldies, jo mēs esam iemācījušies uzzināt un pielietot, kā šīs lietas, teachingu, darīt pareizi. Veiksme ir arī nosaukumā. Manuprāt, pedagoģiskās izaugsmes akcents ir uz izaugsmi, jo neatkarīgi no tā, kurā jomā tu audz veselumā. Pits tai savā funkcijā strādā gan uz racionālo, ko mācīt, kā mācīties, gan arī uz emocionālo. Viņi gūst pozitīvas emocijas, un ja cilvēkam tur patīk, viņš nāks atkal. Tas ir arī tas sociālais moments, kad cilvēki pēkšņi saprata, ka viņi strādā nevis vienā katedrā vai vienā departamentā, bet ar tiem pašiem jautājumiem nodarbojas daudz citi, ar kuriem to var pārrunāt un mācīties kopā. Aizvien biežāk docētāji pie mums vēršas ar jautājumu, kā es varu izpētīt šo savā kursā. Un tad sākas šis pētnieciskais ceļš, pielāgot metodoloģiju, domāt par datiem, datu apstrādi un iegūt jēgpilnus secinājumus, kuri atgriežas atpakaļ studiju procesā un nonāk pie pašiem studējošiem, lai palīdzētu viņiem saprast, kas ir tās lietas, kas viņiem palīdz mācīties labāk. Arī pētniecības konferences mērogs ir pārtapis zinātnes nedēļā, kurā mums ir atsevišķa konference, kas ir veltīta mācīšanās un mācīšanas jautājumiem augstākajā izglītībā. Tas ir ļoti patīkami redzēt, ka mūsu pedagoģiskās izaugsmes centra kolēģi arī aktīvi pēta un analizē dažādus procesus, arī ieviestās izmaiņas, lai tam visam ir arī kaut kāds teorētisks pamatojums un ir kaut kāds tāds plašāks konteksts, kāpēc mēs lietas darām tā vai savādāk. Pedagoģija ir zinātnes nozare. Docētāji ir iesaistījušies pedagoģisko procesu pētniecībā, tā dod vienmēr jaunas atziņas. Tā liek iedziļināties dziļāk procesos, viņus uzlabot, tas ir iegūms mūsu studentiem. Profesora Koķe un profesors Gardovskis bija tie spēki, kuri mudināja domāt arī ārpus RSU un ārpus Latvijas robežām. Viens no interesantākajiem izaugsmes avotiem ir starptautiskā sadarbība. Mūsu tā pirmā starptautiskā bija Eiropas Universitāšu asociācijas tematiskā grupa mācīšanās un mācīšanas izaicinājumi. Kad bija pirmie dalības un sadarbības mēģinājumi ar Eiropas Universitāšu asociāciju, mēs vairāk bijām klausītāju lomā. Mēs novērojām, mēs klausījāmies, kādas dažādas prakses docētāji tālāk izglītībā, pedagoģiskās inovācijās, studiju procesu modernizēšanā ir citviet Eiropas universitātēs. Šodien mēs varam būt gandarīti, ka mēs esam regulāri aicināti Eiropas Universitāšu asociācijas rīkotajos webināros dalīties pieredzē un arī jau dot padomus citām universitātēm. Jā, šīm pedagoģiskām zināšanām, pedagoģisko
pieredzi un padomu, braucāt arī iekšā studiju programmās, palīdzējāt viņus updateot sakarā ar akreditācijām, multidisciplinārā pieeja, lai to programmu izveidotu un varbūt sakārtotu, ir ļoti svarīgi. Procedūras ir ļoti saturietilpīgas, ilgas laika termiņos, un mēs esam tie koordinātori, kur gan norāda uz kvalitātes lietām, gan, protams, arī palīdz izurties cauri ārējam normatīvajam regulējumam. Mēs patiešām ieejam saturā. Šis process vienmēr ir ļoti radošs, un mēs diskutējam par lieliem, dziļiem pedagoģijas jautājumiem. Kā atbalstīt maksimāli studējošo mācīšanos un kā nonākt likumsakarīgi pie labiem rezultātiem. Un otrs zars ir inovācijas un attīstība. PITS bija pirmais, kurš izstrādāja vadlīnijas darbā ar mākslīgo intelektu. Visas pārmaiņas prasa jaunus uzdevumus, jaunu piepūli, iet netradicionālu ceļu. Mēs varam darīt tādā kapacitātē, kādā arī docētāji spēj paņemt pretī. Tas, ko PITS organizē, mērķa stipendijām, ir tāds liels gandarījums, ko katrs no augstskolas kolēģiem ir izdarījis. Man atliek tikai brīnīties un brīnīties, cik ļoti daudzveidīgi var būt mācīšanās un iemācīšana. Man kā mediķim tas nekad nebūtu ienācis prātā. Mēs ar kolēģiem tā iekšienē komandā esam vienojušies par pamatvērtību. Katram ir jājūtas gaidītam mācībās, katrs nāk tāds, kāds viņš ir uz šo brīdi. Šādā veidā mēs stiprinām mācīšanās kopienu, un mēs veidojam drošu vidi, kurā mēs kopīgi varam kļūdīties, svinēt savas uzvaras un kopīgi prātot par labākajiem pedagoģiskajiem risinājumiem studiju kursos. PITS ir ārkārtīgi atvērts, jo visas idejas, kas ir ieteiktas, PITS apsmadzeņo, izgudro un nākamā reizē kursi ir kārtībā. PITS nedzēš ugunsgrēkus. PITS tālredzīgi novērš ugunsgrēkus ar saviem padomiem, saviem ieteikumiem, savām mācībām, pieredzi dalīšanos. Šāds bezizmēra radošs un reizē ļoti izaicinošs darbs nav ceļams vienam. Tāpēc es esmu ārkārtīgi pateicīga manai komandai, talantīgiem cilvēkiem, kuru pirmā vēlme ir vēlme palīdzēt. Mēs vēlamies palīdzēt, mēs vēlamies atbalstīt, un tas ir tāds misijas darbs. Un man ir tā privilēģija, svētība, par ko es esmu ārkārtīgi pateicīga, strādāt komandā ar cilvēkiem, kurus nekad nav darbam jāskubī. Bet vairāk ir jāaicina tādai racionālai mērenībai. Izdarīsim tik daudz, cik varēsim, kas ir pietiekami labs rezultāts noteiktā laika nogrieznī. Un vienmēr paliek tā vēlme. Bet vēl taču tas, bet vēl mēs varētu to, vēl mēs protam to, un kā mēs iztiksim bez tā? 10 gadu laikā ir paveikts ārkārtīgi daudz. Mēs esam mācījušies, lai mācītu. Sākumā, kad mani ievēlēja par Rīgas Stradiņa universitātes rektoru, man diezgan juka tie burti PITS. Un es ilgus gadus domāju, ka tas ir nevis pedagoģiskās izaugsmes, bet pedagoģiskās izcelības centrs. Ja godīgi, es neesmu bijis tālu no patiesības. Es tiešām šodien uzskatu, ka tas ir pedagoģiskās izcelības centrs. Daudz laimes dzimšanas dienā un uz jaunām darba uzvarām!